esot tāds, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Visi kaimiņi to dzird līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par mocu, nāc paskaties, Aldi. Lielplatonē ir atvērusies jauna motocross halla. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Hel, puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīšu enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērt šo arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX. Vēlreiz sirsnīgs sportists sveiciens visiem, kuri šodien atrodas Latvijas čempionāta iekštelpu motocrossa 3. posmā. 18. janvārī, no jau 2026. gadā. Šeit brīnišķīgā hale, ko uzbūvējis ir Jānis Vinters motocrossam, lai ziemas laikā varētu pietuvināt apstākļus vasaras sezonai. Un, jāsaka, garākā iekštelpu mototrase Eiropā, joprojām tāds tituls ir šai Speedzones arēnas hallei. Un arī sirsnīgs sveiciens visiem līdzjutējiem pie televizora ekrāniem, kuri šodien seko līdzi notikumiem Latvijas iekštelpu čempionātām 2026. gada 3. posmām. No rītā kvalifikācijas braucienī ir beigušies, vietas pie starta barjeras ir sadalītās visās motociklu klasēs, un tagad tojas mums pirmā braucienu sērijā, ko sāksim ar mazajiem rūķīšiem, 50 kubicentru klasē, pašiem mazākie sportisti, pašiem mazākie bērni. No 4 gadu vecuma atļauts startēt rūķu konkurence, tā kā šie mazie bērni, kuru vienaudži viens otrs vēl nemāk braukt ar velosipēdu, ar divriteni tur, mācās divriteni tur kopā ar papildus riteņiem pirmos, kā teikt, pedāļa minienus, bet ir jau bērni, kuri ar mocītī trasē, pilnā ekipējumā veic sarežģītu motokrosa trasi šajā mazajā vecumā. Šodien kvalifikācijā ātrāku apļa laiku uzrādīja lietuvietis Armīnas Bražģijus. Viņam tāds numuriņš 13, ja mēs varēsim televizora ekrānā saskatīt. Un lūk arī Holešata līnijā ir novilkta. Arī mazajā rūķu klasē ir starta karalis, mazais starta karalis. Un šodien starta karaļi pirmajā braucienā mēs fiksēsim visās motociklu klasēs, visās nominācijās. Un šeit liels paldies MG Trade firmai par Holešota balvām šajā 3. posmā iekštelpu motokrosā. Tātad uzmanību startām sākās mums 3. posms Latvijas čempionātā 2026. gadā ar mazo rūķu klasi, kur otro ātrāko apļa laiku rūķiem uzrādīja Hubertas Zaluba, Lietuva. Un viņam 4. numurs un 3. labākais bija kvalifikācijā Emīls Malkalns. Emīls Malkalns no Latvijas, 60. numuriņš. Nu, jāsaka, ka Emīls Malkalns ir līderis pēc 2 posmiem. Viņš ir saplusojis visvairāk punktus. Pēc 2 posmiem 60. numuriņš, viņš atrodas kā 3. pie starta barjeras, skatoties ekrānā no kreisās puses. Un viņam ir 21 punktu pārsvars pagaidām par saviem konkurentiem. Starts mazajiem rūķīšiem, un kurš tad mums ir
Nu, izskatās, ka Emīls Malkalns izcēla startu ar 60. numuru un izvirzījās arī vadībā šajā pirmajā braucienā 6 minūšu braucienā plus 1 aplis. Tātad Emīls Malkalns, sezonas līderis ar 60. numuru, viņam cieši seko 4. starta numurs. Nu, tā izskatās, ka tas ir 4. starta numurs, vai es mazliet šeit kļūdos, no augšas tā grūtāk redzēt. Ir 13. numurs, atvainojies, jā, 13. numurs Armīnas Bražģijus no Lietuvas ir 2. vietā un 3. vietā Hubertas Zaluba ar 4. numuriņu. Pirmais trīnieks viennozīmīgi jau ar pirmo apli ir ātrāks par pārējiem braucējiem un izskatās, ka savā starpā arī pirmais trīnieks turpinās cīņu par punktiem pirmajā braucienā šajā rūķu konkurencē. Emīla nedarbi, kā mēs parasti šeit mazliet ar smaidu sakām, kad pirmajā gan otrajā posmā ir vainagojušies ar goda piedestāla augstākā pakāpiena šajā rūķu konkurencē. Un šodien arī Emīls Malkalns ir nobriedis augstiem mērķiem, veiksmīgi izcēla startu. Notur pirmajā aplī līdera pozīcijas. 60. numurs un Armīnas Bražģijus 2. vietā, 3. Hubertas Zaluba, kā 4. pirmo aplī veica Ēriks Bērziņš un kā 5. Alfreds Lazdiņš. Tāds lūk ir pirmais piesniegs mazajā rūķu konkurencē. Trasē, protams, atrodas arī šo mazo sportisti vecāki vai treneri vai pārstāvji. Tas ir atļauts pēc sacensību noteikumiem, jo, ja gadījumā ir kritiens vai kādā aizķeršanās trasē, šajā vecumā bērniem ir atļauts palīdzēt jebkurā trases sektorā, jebkurā trases nogrieznī. Un sīvā cīņā joprojām līderā pozīcijas notur Emīls Malkalns ar 60. numuru, kā ēna viņam seko Armīnas Bražģijus, kvalifikācijas apļa laika īpašnieks, un tur jau starpība starp viņiem ir minimāla apmēram sekunde, pusotra starpība starp Emīlu Malkalnu un Armīnu Bražģijus šajā rūķu konkurencē. Hubertas Zaluba no šī līderu dueta sāk atpalikt. Nu, netiek līdzi ātrumam, ko uzrādā šie divi mazie zēni mazajā rūķu konkurence. 2. aplis un gandrīz blakus finiša līniju. Pāri brauc Emīls Malkalns un Armīnas Bražģijus. Jau ar pirmo braucienu šodien 3. posmā mums ir pamatīga cīņa par uzvaru braucienā. Un neatlaidīgs, ļoti neatlaidīgs ir kvalifikācija braucienā ātrākā apļa laika īpašnieks Armīnas Bražģijus ar 13. numuru, bet Emīls Malkalns notur līdera pozīcijas, kontrole situācija virāžās un savu ritmu, savu tempā aizvada līdera pozīcijās jau 3. apli. 3. vietā Hubertas Zaluba, līderiem zaudēja jau apmēram 5 sekundes, bet ļoti daudz jau zaudē 4. vietā Ēriks Bērziņš. Līderiem zaudēja jau 44 sekundes pēc aizvadītiem tūlīt arī 3 apļiem šajā rūķu konkurencē. Un lūk, tagad trases pēdējās sektors tuvojas atkal finiša līnijai. Nesamierināmie divi konkurenti, Emīls Malkalns un Armīnas Bražģijus, Latvijā, Lietuva. Kārtējais aplis, vairs tikai 2 minūtes līdz brauciena beigām, plus 1 aplis. Nu ko, starpība ir sarukusi līdz 1/10. Tur vairs nav sekundžu starpība, tur ir 10 starpība un tramplīnu kaskāde garajā taisnē līdera pozīcijās izvirzās Armīnas Bražģijus, apsteidz sezonas kopvērtējumā līderi Emīlu Malkalnu, arī starta karalītī šodien, un lūk, līdera pozīcijās tagad 13. numurs Armīnas Bražģijus no Lietuvas. Tā kā līderu maiņa trasē notikusi, stabili 3. vietā 6 sekundes aiz līdera Hubertas Zaluba no Lietuvas, un 4. vietā Ēriks Bērziņš jau ir apsteigts pa apli no līderu puses. Nu, ļoti ātri ir abi divi līderi savā starpā mačojoties. Viņi lieliskā tempā ir veikuši
šo braucienu, šos apļus. Un lūk, pēdējā minūte aizrit Rūķu braucienā, pirmajā braucienā bērniem līdz 6 gadu vecumam. No 4 līdz 6 gadiem drīkst startēt šajā Rūķu kategorijā. Un jau palielinājis pārsvaru par Emīlu Malkalnu ir Armīnas Bražģijus. Tagad jau līdera pozīcijās. Jau ar turpat 4 sekundžu pārsvaru par Emīlu Malkalnu. Hubertas Zaluba 3. vietā, neviena neapdraudēts. 3. vietā lietuvietis Hubertas Zaluba, 12 sekundes aiz līdera. 4. pozīcijā Ēriks Bērziņš, bet viņš jau ir apsteigts par apli, kur 5. vietā ir Alfrēds Lazdiņš ar 2. numuru. Arī viņš ir apsteigts jau pa apli no līderu puses. Jā, 3 apļi līdera pozīcijas bija arī sezonas līderis Emīls Malkalns. Un tagad jau attālinās no Emīla Malkalna jaunais līderis trasē Rūķu konkurencē Armīnas Bražģijus Lietuvā. Armīnas Bražģijus un tūlīt arī tiks viņam parādīts finiša aplis. 6 minūtes ir pagājušas Rūķu konkurencē un ar jau tādu solīdu ar 4 sekundžu pārsvaru finiša aplim tuvojas 13. numuriņš Armīnas Bražģijus. Un tad vēl viens aplis un attiecīgi 25 punkti šodien par pirmo braucienu būs pelnīti un samazināsies arī atstarpē ar kopvērtējumā ar Emīlu Malkalnu. Līdz šodien pirmajam braucienam starp 1. un 2. vietu bija 21 punkts, bet Armīnas Bražģijus tā kā nepiedalījās pirmajā posmā, piedalījās tikai 2. posmā. Tad punktu starpība kopvērtējumā ir visai iespaidīga ar Emīlu Malkalnu, bet vienalga 3 punktus Emīlam Malkalnam būs atvinējis Armīnas Bražģijus, ja viņš uzvarēs šajā pirmajā braucienā. Par 1. vietu dod 25 punktus, par 2. vietu 22 punkti, par 3. vietu 20 punkti. Ko? Tālāk jau matemātikā vienkārši 4. vietai 18, 5. 16 punkti un tālāk līdz 20. vietai, kur pienākas 1 punkts. Arī pasaules čempionātā tiek dalīti punkti motocrossas sacensībās. Par 1. vietu 25 un par pēdējo vietu 20. vietu, kas dod punktus 1 punkts. Uzmanību finišām Armīnas Bražģijus it kā startā zaudēja Emīlam Malkalnam, sīvākajam konkurentam, bet turpinājums bija lielisks. Un uzvar ar paceltu roku priecīgs Armīnas Bražģijus. Pirmajā braucienā izcīnā 25 punktus, Emīls Malkalns 2. Kopvērtējumā līdera pozīcijas viņš saglabā. Kopvērtējumā 2. vietu arī saglabā pēc pirmā brauciena šodien Hubertas Zaluba no Lietuvas, kurš finišēja 3. vietā. Tātad pirmais brauciens 6 minūšu garumā mums ir beidzies, punkti ir sadalīti, mazie rūķi dodas pašlaik atpūsties. Mocīšie nonāk mehāniķu rokās un turpinājums mums ar 50 kubicentimetru klasi.
Un turpinājums Latvijas čempionātām iekštelpu motokrosā. Mums 18. janvārī Speedzones lieliskajā Halle arēnā ar 50 kubicentimetru klasi. Šeit jau bērni līdz 9 gadu vecumam 50-nieki, un šodien 9 sportisti mums veica kvalifikācijas braucienu, kur ātrākais bija Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens. Viņam 625. numurs, līdz ar to arī izdevīgākā starta pozīcija. Artjoms Vasiljevs ir arī kopvērtējumā līderis. Viņam ir par 6 punktiem vairāk nekā sīvākajam konkurentam no Igaunijas. Lūk, 900. numurs Oskars Luige no KTL Racing motokluba Igaunijā, kurš iepriekšējā posmā izcīnīja uzvaru 3 braucienu summā, bet šodien kvalifikācijā viņam otrais ātrākais apļa laiks. Pussekundi viņš zaudēja Artjomam Vasiljevam viena apļa garumā. Starts kurš tad mums ir starta karalis? Jā, 50-niekos izskatās, ka no MG Trade balvu, Holešota balvu šodien saņēmis. Man izskatījās, ka Tomas Jaunžēkers no Moto AZ ar 76. numuru lieliski izcēla startu. Viņš kvalifikācija bija ar 3. apļa laiku. Un tagad priekšā 7 minūtes plus 1 aplis aizraujoša cīņa šajā 50 kubicentimetru klasē. Līderu pozīcijās pēc ļoti veiksmīga starta ir Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru. Viņam punkti kopvērtējumā nav. Tomas Jaunžēkers pirmo reizi startē mums iekštelpu motokrosa seriālā šeit Latvijas čempionātā. Līdz ar to ar 0 punktiem no 1. un 2. posma ir ieradies 18. janvārī sacensībās Tomas Jaunžēkers, bet iesāka viņš lieliski. 76. numurs, kurš ir līdera pozīcijās. Un līderu maiņai notikusi līderu maiņa. Oskars Luige pārņem vadību, 900. numurs ir vadībā, 2. vietā Artjoms Vasiljevs, 2 sekundes viņš zaudē līderim Oskaram Luigem, un 3. vietā Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru. Tā kā Oskars Luige 2. posma uzvarētājs kāpa uz goda pjedestāla augstākā pakāpienā ar šo lielo numuru 900. Šodien arī pilns apņēmības turpināt šo lielisko braucienu sēriju, kas viņam izdevās 2. posmā, un mēģināt vēl vairāk samazināt astarpi kopvērtējumā ar Artjomu Vasiljevu. Pagaidām ir 6 punkti kopvērtējumā. Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru līdera pozīcijās, 6 punktus viņam zaudē Oskars Luige. Bet lūk, tagad Oskars Luige ir līderis, 900. numurs, un interesanti ir tas, ka trasē mums ir arī viens zēns ar elektromocīti. 100. starta numurs, ko mēs pagaidām redzam arī ekrānā, 100. starta numurs Ričards Mihailovs. Šodien startē treniņu no Lūkā ar speciāli ar elektromocīti, jo Ričards Mihailovs ir uzaicināts uz Amerikas Savienotajām valstīm janvāra beigās. Kopā ar tēti viņš izlido uz Ameriku, startēt Amerikas sacensībās ar elektromocīti, jo iepriekšējā sezonā viņš lieliski aizvadīja Eiropas junioru čempionātu ar elektromocīti šajā bērnu mazajā klasē vecumā, un Eiropas rezultāti palīdzēja viņam tikt tagad uz Amerikas Savienotajām valstīm. Jaunā pieredze, jauna pasaule. Un lūk, šajā vecumā Ričards Mihailovs, kurš pārstāv Pieriņu motokluba, brauks uz Amerikas Savienotajām valstīm un piedalīsies elektromocīšu sacensībās, protams, savā vecuma grupā. Bet līderis ir Igaunijas Oskars Luige. Oskars Luige ar 900. numuru notur līdera pozīcijās. Iepriekšējā posmā viņš Oskars Luige uzvarēja 2 braucienos. Pirmajā braucienā viņam bija 2. vieta, un šodien
Oskars Luiga ir lielisks, Artjoms Vasiljevs 2. vietā ar 625. starta numuru un 3. vietā Tomas Jaunžēkers. Tomas Jaunžēkers ar 66. numuru, kurš no līdera atpaliek 12 sekundes. 4. vietā Igaunijas Dominika Ojasālu un Ričards Mihailovs ar savu elektromocīti 6. vietā. Līderis Oskars Luiga un, diemžēl, Artjoms Vasiljevs piedzīvo kritienu. Artjoms Vasiljevs, kurš no līdera atpalika tikai pusotru sekundi. Jā, motoklubs Austrumu Zibens piezemējās, tās ir sekundes desmitaļas, tās ir sekundes. Nu, redzēsim, vai Tomas Jaunžēkers viņam bīstami tuvu pietuvosies vai nē, bet Oskars Luiga viennozīmīgi notur līdera pozīcijas. 2 minūtes vēl līdz brauciena beigām plus 1 aplis. Un Tomas Jaunžēkers 3. vietā. Kritiens nav bijis sāpīgs, nav bijis ilgu laiku aizķeršanās virāžā. Un lūk, atgriezies Artjoms Vasiljevs ir attiecīgi joprojām 2. pozīcijā 625. numuru un 3. vietā Tomas Jaunžēkers 76. numuru. Jā, 4. vietā Dominika Ojasālu, Igaunijā Dominika Ojasālu lielajā kopvērtējumā ir 5. vietā pēc pirmajiem 2 posmiem. Šodien viņam ir 4. labākais rezultāts un 5. vietā ir pakāpies ar savu elektromocīti Ričards Mihailovs. Ričards Mihailovs, 100. starta numurs un lūk jau 5. vietā. Bija 6. vietā, 1 vietu viņš ir atguvis un tagad 5. vietā ir Ričards Mihailovs no Bieriņu motokluba no Mārupes. Oskars Luiga notur līdera pozīcijas jau ar pārsvaru tagad par Tomasu Jaunžēkeru. Tomas Jaunžēkers pakāpies ir uz 2. vietu un Artjoms Vasiljevs 3. vietā. 22 sekundes viņš zaudē līderiem Artjoms Vasiljevs savam sīvākajam konkurentam Latvijas čempionātā gan šodien, gan arī lielajā kopvērtējumā. Un tagad 2. pozīcijā lūk ir 76. numuriņš Tomas Jaunžēkers, kurš pirmā reize šajā jaunajā sezonā startē 50 kubicentimetru klasē iekštelpu čempionātā, Latvijas iekštelpu čempionātā. Un 6. vietu atkāpies ir Igaunijas Lukas Rauka ar 244. numuru. Tātad kārtējā aplī Oskars Luiga, Tomas Jaunžēkers un Artjoms Vasiljevs. Un no jau 4. pozīcijā elektromocīšanas speciālists Ričards Mihailovs. Nu, jāsaka, ka pagājušajā gadā pirmajā posmā Francijā Ernī trasē Ričards Mihailovs pat pirmajā braucienā elektromocīti finišēja 2. vietā starp 40 dalībniekiem. Nu, protams, tāds rezultāts nepalika nepamanīts. Arī sacensību organizētojiem pāri lielajam dīķim, kas sauc par Atlantijas okeānu, Amerikas Savienotajās valstīs, un ātrākie braucēji no Eiropas tika uzaicināti šī gada sākumā, janvāra beigās, uz sacensībām Amerikas Savienotajās valstīs, kur dosies arī Ričards Mihailovs, kuru mēs pašlaik redzam ekrānā ar 100. numuru. Atkal uz 2. vietu atkal pakāpies ir Artjoms Vasiljevs. Artjoms Vasiljevs 2. vietā ar 625. numuru. Tātad līderā pozīcijā stabili notur jau ar 20 sekundžu pārsvaru Oskars Luiga. Igaunijā Artjoms Vasiljevs 2. vietā un 3. vietā Tomas Jaunžēkers. Tā arī finiša šīs lieliskais trīnieks. Finiša 900. numurs, 625. un 76. Līdz 4. vietai aizcīnījās Ričards Mihailovs, 5. vietā finišēja Lukas Rauka
Un sešnieku noslēdz Dominiks Ojasālu no KTL Racing Igaunijā. 7 minūšu brauciens ir beidzies, plus viens aplis, 50-nieki dodas uz dalībnieku nometni. Un turpinājums mums jau ar tādu jau jaudīgāku klasi, 65 kubicentimetru klasi, kuru brauks 8 minūtes plus viens aplis. Tā uzmanību startām 75 kubicentimetru klasē, 8 minūtes plus viens aplis, un šeit līderis pēc kvalifikācijas un pirmā startā pozīcijā ir Robertam Vinteram. Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīm. Otrais ātrākais apļauj laiks Robertam Vanagam. Robertam Vinteram 183, Robertam Vanagam 715. numurs, un trešais labākais kvalifikācija bija Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens ar 23. numuru. Uzmanību startām, no tad Kolešovs, kurš tad izceļ startu. Oi, kas par kritienu, kāda burzma šeit. Tieši starta taisnes galā un vairāki zēni saķērušies tur kopā. Pašlaik tiek atbrīvoti mocīšie, lai varētu turpināt cīņu, bet līderi turpina braucienu savās pozīcijās. Izskatās, ka līdera pozīcijās ir Vinters, 183. numurs, Vinters ir līdera pozīcijās. Bet pagaidīsim pirmā apli, tad arī redzēsim konkrēti, kāds mums ir pareizais vietu sadalījums. Tomēr līdera pozīcijās ir izvirzījies Kohlovs, 729. numurs, Daniels Kohlovs no Pieriņu motokluba. Tas lūk ir sākums. Otrajā vietā Rauls Saldābols ar 390. un trešajā vietā Damirs Haimins. Damirs Haimins ir no motokluba Austrumu Zibens. Tāds lūk sākuma trīnieks pirmajā aplī 65 kubicēnu klasē, kur pēc pirmajiem diviem posmiem kopvērtījumā līderis ir Roberts Vanaks. Roberts Vanaks šodien mums trasē ar 715. numuru. Pagaidām viņš nav pirmajā piesniegā Roberts Vanaks. Viņš ir tikai 9. vietā uz doto brīdi. Sezonas līderis 11 punktus no viņa atpaliek kopvērtījumā Roberts Vinters ar 183. numuru, kuram pirmajā aplī ir 5. pozīcija. Un kopvērtījumā 3. vietā 20 punktus aiz līdera Roberta Vanaga atrodas pēc pirmiem diviem posmiem Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. Jā, sākums šodien tāds savādāks nekā iepriekšējos posmos. Daniels Kohlovs līdera pozīcijās. Tātad Rauls Saldābols joprojām notur otro vietu. Rauls Saldābols ir no motokluba Alojā. Viņam 390. numurs. Un trešajā vietā motoklubs Austrumu Zibens Damirs Haimins ar 23. numuru. Roberts Vinters ir pakāpies uz 4. vietu, 183. numurs.
Jā, iepriekšējā posma uzvarētājs ir Roberts Vinters, viņam savā mājas trasē. Tēva uzbūvētajā Speedzones arēnā bija ļoti veiksmīgs otrais posms. 3 braucienu summā Roberts Vinters uzvarējās 65 kubicentmeru klasē. Kopvērtējumā arī pietuvojās līdz 6 punktiem sezonas līderim Robertam Vanagam, bet šodien Robertam Vanagam ne tas veiksmīgākais sākums un kritiens starta taisnes galā. Un pagaidām Roberts Vanags ir bez viena apļa. Viņš pat nav veicis vienu apli. Roberts Vanags ļoti neveiksmīgs ir 3. posma sākums sezonas līderim, bet tikmēr viņa konkurenti veic apli pēc apļa. Laiks iet uz priekšu, 8 minūtes plus 1 aplis brauciens 75 kubicentmeru klasē. Un tagad līdera pozīcijās ir jau kuru apli, 3. apli jau notur Daniels Koklovs no Bieriņa motoklubā ar 729. numuru. Lielajā kopvērtējumā Daniels Koklovs ir 4. vietā pēc pirmajiem 2 posmiem. Viņš 29 punktus zaudē līderim Robertam Vanagam. Un Robertam Vinteram 4. vieta joprojām. Un līdz 3. vietai viņam apmēram 5 sekundžu starpība, kur 3. vietā atrodas Damirs Haimins, 9 sekundes aiz līdera Daniela Koklova. Veiksmīgs starts Danielam Koklovam un joprojām līdera pozīcijas ir Bieriņa motokluba pārstāvis ar 729. numuru. Un 2. vietu notur tomēr atkal Ralfs Saldābols no motokluba Aloja 2. vietā un 3. vietā Damirs Haimins no motokluba Austrum un Zibens. Damirs Haimins ar 23. numuru. Tad Daniels Koklovs ir arī starta karalis 65 klasē. Tikai pirmajā braucienā mēs piefiksējām starta karaļus. Daniels Koklovs, attiecīgi 729. numurs, notur arī līdera pozīcijas, kad līdz braucienā beigām palikušas 2 minūtes 20 sekundes. Un kā mums klājās Robertam Vinteram, iepriekšējā posma uzvarētājām, savā mājas trasē. Roberts Vinters, 183. numurs ir. Mazliet viņi ir pietuvojies Damiram Haiminam, ir pietuvojies Roberts Vinters, bet stabili joprojām 3. pozīciju notur Damirs Haimins ar 23. numuru no motokluba Austrum Zibens. Jā, Robertam Vanagam pirmais brauciens laikam pa nulītēm tā izskatās. Viņam nav jau 3 apļi veikti un līdz ar to punktus par pirmo braucienu sezonas līderis, kurš pārstāv mums Bieriņu motoklubu, tāpat kā viņa kluba biedrs Daniels Koklovs. Punktus neiegūs par pirmo braucienu 65 kubicentimetru klasē. Jā, Roberts Vinters kāpina tempu. Vēl 2 sekundes viņam līdz 3. vietai, kurai ir Damirs Haimins. Savā mājas trasē viņam tiešām nav nekādi noslēpumi. Daudz viņš ir trenējies. Šeit savā mājas trasē 183. numurs. Joprojām Robertam Vinteram bija 4. vieta braucienā, bet turpat no jau priekšā viņam ir arī Damirs Haimins. Izskatās, ka 2 apļi līdz braucienā beigām. Ralfs Saldābols joprojām 2. vietā, viņam pietuvojies jau ir pavisam tuvu, un jau 3. pozīcijā Roberts Vinters. Roberts Vinters ir jau gatavs pakāpties uz 2. vietu, apsteigt Ralfu Saldābolu, kurš visu braucienu noturējās 2. pozīcijā, un lūk virāžā ļoti veiksmīgi izbrauc šo virāžu kaskādi, un 2. pozīcijā tagad ir jau Roberts Vinters 183. numuru un tūlīt jau palielina atstarpi ar Ralfu Saldābolu ar 390. numuru. Jo pirmajā aplī Roberts Vinters bija 5. vietā, tad tagad Roberts Vinters ir 2. vietā. 1 aplis līdz brauciena beigām. Redzēsim arī, cik tālu viņš atpaliek tagad
no līdera Daniela Koklova, no Bieriņa motoklubā pārstāvi, aizbraucot finiša aplī. Finiša aplī dodas līderis Daniels Koklovs, 729, 4 sekundžu, gandrīz 4 sekundžu starpība ir Robertam Vinteram ar Danielu Koklovu, un 3. vietā ir Damirs Kaimīns, un Rauls Saldābols ne tikai zaudēja 2. vietu, bet viņš ir zaudējis arī 3. vietu, un pašlaik Rauls Saldābols no Alojas motokluba 4. vietā, kur 5. vietā 13. numurs atrodas Rikards Jānis Vanaks no ETP sporta kluba. Lūk, kāds pavērsiens mums šī brauciena laikā, kā Roberts Vinters no 5. vietas 1. aplī ir aizcīnījies līdz 2. vietai. Un izskatās, ka pirmo braucienu iepriekšējā posma uzvarētājs varētu arī finišēt 2. pozīcijā, jo perfekti braucienu ir aizvadījis Daniels Koklovs. Oi! Kas par kritienu pašā finišā saķērās Roberts Vinters, tā arī vēl nav finišējis Roberts Vinters. Un, jā, ko dramatisks finišs, tas bija neizskaidrojami, kā abi viņi saķērās finišā un tagad stumšus pārstum pāri finiša līnijai, bet kur ir tā cilpa, elektroniskā cilpa, tur jāskatās, kurā brīdī it kā finiša karoks plīvo aiz Red Bull arkas, bet tā elektroniskā cilpa, kas finiša fiksē transporteru, varbūt atrodas pirms šī Red Bull arkas, un tā arī pēc rezultāta varam secināt, ka tomēr Roberts Vinters ir izcēlis 1. vietu ar 700 pārsvaru pār Danielu Koklovu. Dramatisks finišs un 700 par labu Robertam Vinteram, bet 3. Damirs Kaimins no Austrumu Zibens, kur 4. vietā Rauls Saldābols. Jā, tāds finišs vēl nebija redzēts, kādu mēs tagad piedzīvojam 75 kubicentimetru klasē. Un 2. posma uzvarētājs par 700, tomēr finišā apsteidza Danielu Koklovu no Bieriņu motokluba. ...85 kubicēnu klase, 8 minūtes plus 1 aplis un kvalifikācijā ātrāko apļa laiku uzrādīja Luis Junzis, viņam 91. numurs no MX Bauska motokluba, un otrs ātrākais bija 1 sekundi aiz viņa kvalifikācijā Agnis Alksnis no Viking triāla 151. numuru. Uzmanījot startām 85. Kurš tad mums ir starta karalis, baltā līnija ir pieveikta šoreiz ļoti veiksmīgi. Jurģis Kosovičs izceļ startu.
85 kubicentimetru klasē, un līdz ar to viņš ir starta karalis. Zaudē līdera pozīcijas. Jā, Jurģis Kosovičs tikko zaudēja līdera pozīcijas. Viņu apsteidza Agnis Alksnis, kurš ir sezonas līderis. 85 kubicentimetru klasē ar 12 punktu pārsvaru. Viņš ierodas šodien Speed Zones arēnā pār Luisu Junzi pēc pirmajiem 6 braucieniem Latvijas čempionāta iekštāpa motokrosā. 151. numurs no motokluba Viking Trial ir līderis kopvērtējumā un arī līderis tagad beidzot pirmo apli. Otro vietu vēl saglabā Jurģis Kosovičs 167. numuru, bet trešajā vietā Luis Junzis. 2 sekundes viņš pašlaik zaudē Agnim Alksnim. Lielajā kopvērtējumā Luis Junzis ir 2. vietā un tagad lūk 3. vietā. 3. vietā sīvā cīņā ar Jurģi Kosoviču mēģina iekšmalu sevi izbrīvēt Luis Junzis. Neizdevās viņām. Tagad virāžu līkloči un pa iekšmalu. Oi, ko veiksmīgi, ļoti veiksmīgi iekšmalu izmanto saīsināto virāžu Luis Junzis un līdz ar to pakāpjas uz 2. vietu braucienā, un tagad priekšā viņam ir līderis Agnis Alksnis. Jurģis Kosovičs, starta karalis, atkāpjas uz 3. vietu. Pirmajā braucienā tagad 85 kubikcentimetru klasē. Un arī lielajā kopvērtējumā pēc pirmajiem 2 posmiem ir tāds trīnieks Agnis Alksnis, Luis Junzis un Jurģis Kosovičs. 4. vietā lietuvietis Vakaris Degurtis un 5. vietā Grigas Saukaitis. Ir lietuvieši sadalā pirmo sešnieku attiecīgi 4. un 5. vietā, bet 6. vietā Jurģis Jauniņš no Latvijas ar 216. numuru no Saldus motokluba. 6 braucēji, 85 kubicentimetru klasē un Agnis Alksnis no jau cīņā ar Luisu Junzi, no jau cīņā par līdera pozīcijām. 2 nesamierināmie konkurenti, ko mēs vērojam arī iepriekšējos posmos, gan 1. gan 2. posmā šeit Speed Zones arēnā. Šo cīņu turpina arī tagad mums 85 kubicentimetru klasē šajā 3. posmā 1. braucienā. 151. numurs, Agnis Alksnis un Luis Junzis ar 31. numuru. Pēc kritiena, pēc kritiena Agnis Alksnis ir zaudējis līdera pozīcijās. Tagad Luis Junzis ir izvirzījies braucienā līdera pozīcijās. 2. vietā Jurģis Kosovičs 3 sekundes aiz līdera un tikai 3. vietā Agnis Alksnis. Jā, kritiens viņam maksāja pozīcijas, līdera pozīcijās, un tagad viņa sīvākie konkurenti ir braucienā galvgalī. Luis Junzis pārņēmis ir vadību un Jurģis Kosovičs 2. vietā, bet 3. vietā Agnis Alksnis ar 151. numuru. Maza kļūda, kritiens, un tās ir sekundes, kas nāca par labu gan Luisam Junzim, gan Jurģim Kosovičam. Attiecīgi Jurģis Kosovičs tagad zaudē līderim 5 sekundes. Un vēl 2 sekundes aiz Jurģi Kosoviča 3. vietā sezonas līderis Agnis Alksnis no Viking Trial ar 151. numuru. Iekštāpu motokrosā trase, protams, ir šaurāka nekā klasiskajā motokrosā. Ja klasiskajā motokrosā trases platumam ir jābūt 6 metri vismaz, tad šeit iekštāpu motokrosā ir 3 metri iekštāpu. Motokrosa sacensības trasē bagāta ar virāžām, tramplīnu kaskādēm. Tagad tādi taisni gabali, kur varētu attīstīt lielu ātrumu un, kā paši sportisti saka, mazliet ievilkt telpu, tikpat kā nav iekštelpu
Un motokrosā šeit visu laiku ir tehniski jāstrādā. Šādā 800 metru garajā ļoti bagātā trasē ar tramplīniem un virāžām. Un no jau atkal sākās cīņa par otro vietu. Agnis Alksnis ir atpakaļ savā ritmā, savā tempā un turpinās cīņa par otro pozīciju. Agnis Alksnis ir gatavs pakāpties uz otro vietu. Priekšā viņam ir Jurģis Kosovičs, šīs dienas starta karalis 85 kubicentimetru klasē. Iekšmalu atkal Agnis Alksnis izmanto iekšmalu. Oik, šī iekšmala ir ļoti pareizi jāizbrauc, nezaudējot ātrumu. It kā rādījus ir mazāks nekā ārmalā, bet ātri izbraucot iekšmalu spēja iegūt 10 daļas, un to izmantoja tagad Agnis Alksnis un izvirzās otrajā pozīcijā. 151. numurs atgūst otro vietu braucienā, kur līderis joprojām ir Luis Junzis ar 91. numuru. Un cik daudz tad viņam tagad zaudē Agnis Alksnis, tūlīt arī redzēsim. Agnis Alksnis zaudē viņam 8 sekundes. Jā, pusotra minūte līdz brauciena beigām un 8 sekundžu starpība. Nu, tur būs grūti, ļoti grūti kaut ko izdarīt sezonas līderiem, lai varētu vēl pēdējos 2 apļos pamačoties par uzvaru braucienā. Labus apļa laikus, ātrus apļa laikus uzrāda arī līderis Luis Junzis ar 91. numuru un otrajā vietā Agnis Alksnis. It kā apļa laiks viņam ir labāks par Luisu Junzi, bet tomēr 8 sekundžu starpība ir diezgan liels laika sprīdis, lai mēs varētu pēdējos 2 apļos vēl vērot cīņu par uzvaru braucienā. Kaut gan motosports tehniskais sporta veids, un šeit visādi notikumi ir sagaidāmi, arī neplānoti notikumi šādā dinamiskā, atraktīvā braucienā, kādu mēs vērojām gan 75. tikko, kā mēs skatījāmies, un tagad arī 85 kubikcentimetru klasē. Vēl 15 sekundes plus viens aplis. Luis Junzis, Agnis Alksnis joprojām 8 sekundes zaudē līderim Luisam Junzim. 8 minūtes ir pagājušas, Luis Junzis tuvojas finiša aplim, līderis no MX Bauskā. Ātrākais apļa laiks viņam bija arī kvalifikācijas braucienā. Un uzmanību finiša aplim. 91. numurs. Red Bull Arka un viens aplis līdz brauciena beigām. Finiša aplī dodas līderis Luis Junzis. Un cik tālu aiz viņa Agnis Alksnis no Viking triāla. Jā, joprojām 8 sekundžu starpība, un tas ir pietiekami liels laika sprīdis, lai īpaši neriskējot pēdējā aplī varētu līdera pozīcijā sveikt Luis Junzis. Un trešā vietā Jurģim Kosovičam 16 sekundes aiz līdera. 4. lietuvietis Saukaitis, 5. arī lietuvietis Degutis un 6. noslēdz 85 klasē Jurģis Jauniņš no Saldus un motoklubā. 85. finiša aplis un 25 punkti. Līdz ar to viņš par 3 punktiem varētu samazināt starpi lielajā kopvērtējumā ar Agni Alksni. Tagad bija 12 punkti par labu Agnim Alksnim. 25, 22 punkti. 25 līdz ar to Luisam Junzim. Un viņš 3 punktus kopvērtējumā ir atvinējis Agnim Alksnim. Un pirms otrā brauciena starpība ir 9 punkti. 9 punktu starpība ir lielajā kopvērtējumā Latvijas iekštelpu čempionātā 85 kubicentru klasē. Un kā trešais finiša līniju šķērso Jurģis Kosovičs. Viņām 20 punkti par trešo vietu. Bet viņš ir starta karalis. Saņems balvu uzvarētajā apbalvošanā no MG Trade firmas.
Uzmanību startām 125 divtakterī juniori. Šodien 8 braucēji mums ir uz trešo posmu ieradušies, kur kvalifikācija ātrākais apļā laiks. Un reiz arī sezonas līderis Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team 953. numurs. Kvalifikācija otro ātrāko apļa laiku uzrādīja Ingus Suppe no Moto Vizemes 946. Un trešais apļa laiks Martīnas Jasjūnas Lietuva 785. numurs. Izskatījās, ka kvalifikācija brauciena ātrākā apļa laika īpašnieks un arī sezonas līderis izceļ startu un līdz ar to balvu no NG Trade par starta karalis 125 kubicēnu klasē junioriem. Šodien arī ir kļuvis Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team 953. numurs. Līderis arī braucienā šajā 8 minūšu braucienā plus viens aplis. Attiecīgi 8 sportisti trasēm. Un pēc pirmā apļa tad jau precīzāk jau zināsim vietu sadalījumu mums šajā 125 kubicēnu klases braucienā. Pirmais aplis ir veikts. Pagaidām ļoti veiksmīgi. Visi turpinās savā tempā, savā ritmā veikt trases sektorus, trases likločus, tramplīnus un līderā pozīcija, 953. numurs Hugo Hendriksons. Otrajā vietā Ingus Suppe no Moto Vizemes. Viņš jau pēc pirmā apļa 4 sekundes zaudē līderim Hugo Hendriksonam. Un trešajā vietā Martīnas Jasjūnas 6 sekundes aiza līderā 785. numuru. Un arī lietuvītis ir 4. vietā Ignās Benjusis ar 80. numuru no Žemaitijas motokluba 4. vietā, bet 5. vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra, kurš pēc pirmā apļa jau zaudēja 12 sekundes zaudēja viņš līderim Hugo Hendriksonam. Hugo Hendriksons ir apli lielisks, viņš apli veicis ar 1 minūte un 1 sekunde 5 desmitaļas. Tas no visiem braucējiem pagaidām ir ātrākais apļa laiks. Un jau pēc pirmā apļa viņš ar savu Yamaha mocīti ir uzaudzinājis sastarpī līdz 4 sekundēm. Tagad viennozīmīgi arī pēc kvalifikācijas apļa rezultātiem spriežot šajā junioru konkurencē. Līderis ir līderis, un tas ir Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team, kurš arī lielajā kopvērtējumā ir līderis, pat jau ar 20 punktu pārsvaru par Ingusu Suppi no Moto Vizemes, kurš atrodas arī šodien pirmajā braucienā otrajā pozīcijā. Un trešo vietu saglabā lietuvietis. Trešajā vietā Martīnas Jasjūnas, kad ir veikti 3 apļi. Bet joprojām ātrākais apļa laiks ir līderim Hugo Hendriksonam. 1 minūte, 1 sekunde un 5 desmitaļas. Un starpība ar otro vietu ir pieaugusi līdz 5 sekundēm. Turpat 5 sekundžu starpība ir starp pirmo un otro vietu šajā 125 kubicentimetru klasē. Martīnas Jasjūnas Lietuva netiek līdzi tempam, ko
piedāvā Ingūns Supe, kurš ir 2. vietā. Un no jau Martīnas Jasjonas 2. vietai zaudē 3,2 sekundes. 4. vietu notur Ignas Benjusis. 80. numurs no Žemaitijas motoklubā Lietuva. Un 5. vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra. Ar 641. numurs un svešnieku noslēdz Emīls Mikser-Lapsevičs, kurš startē privāti, viņam 31. numurs. Jā, Hugo Henriksons ir mazliet kļūdījies un starpība ar Ingusu Supei samazinājusies līdz 3 sekundēm. Lieliski apļa laiks arī ir Ingusu Supe. Ingus Supe uzrāda apļa laiku, kas ir līdzvērtīgs Hugo Henriksonam. Un lūk, 3,4 sekundžu starpība tagad starp līderi Hugo Henriksonu un Ingusu Supi. 3. vietā Martīnas Jasjonas jau 4 sekundes zaudē 2. vietai. Un turpat 8 sekundes zaudē līderiem Hugo Henriksonam 923. numuram. 4. vietā lietuvietis Ignas Benjusis Žemaitijā. Cīņa turpinās vēl 2 minūtes, 125 takteriem vēl ir brauciena ilgums, protams, +1 aplis. Pēc trasē pavadītām 8 vai 7 vai 10 minūtēm vēl ir 1 aplis līdz brauciena beigām. Un Ingus Supe šajā aplī tomēr nespēja vairāk pietuvoties līderiem. Līderis atpakaļ savā tempā uzrāda lielisku apļa laiku. 1 minūte, 1 sekunde, 2 desmitaļas. Kaut gan ātrākais apļa laiks tagad ir Ingusam Supem. 1 minūte, 1 sekunde un 1 simtaļa. Jā, par 2 desmitaļām ātrāks ir bijis Ingus Supe 1 aplī nekā Hugo Henriksons. Bet līderā pozīcijas joprojām ar 3 sekundžu pārsvaru ir Hugo Henriksons ar 923. numuru. 2. vietā Ingus Supe 946. un 3. vietā Martīnas Jasjonas, kurš līderim zaudēja jau turpat 9 sekundēs. Nu ko, kāda līderu cīņa tagad ir starp diviem Latvijas sportistiem? Hugo Henriksons un Ingus Supe. 953. un 946. numurs, kur redzēsim kādus apļa laikus. Viņi tagad uzrādīs 6. aplī. Un atkal mazliet ātrāks ir Ingus Supe šajā aplī. Un jau starpība sarukusi līdz 2,5 sekundēm starp Hugo Henriksonu un Ingusu Supi. Sākumā bija 4 sekundžu starpība, tagad 2,5 sekundžu starpība ir starp 1. un 2. vietu. Bet, jā, laiks arī izteiks. Mūsu pulkstenītis tūlīt būs jau 8 minūtes smiltiņas. Izbēris apakšējā piltuvītē un 1 aplis palikt līdz braucienā beigām. 2 apļi pagaidām vēl tiek rādīti mums šeit monitorā, bet lūk līderis, un tas ir finiša aplī. Hugo Henriksons dodas finiša aplī kā līderis, un cik tālu aiz viņa Ingus Supe 3 sekundžu attālumā. 946. numurs 3 sekundžu attālumā dodas finiša aplī, kur 3. vietu, ļoti stabili 3. vietu notur Martīnas Jasjonas no Lietuvas 795. numuru. Martīnas Jasjonas 1. posmā nestartēja, pašlaik viņš lielajā kopvērtējumā ir 7. vietā. 2. posmā viņš kāpa uz goda piedestāla 3. pakāpienā, arī šodien 1. braucienā viņš ir 3. vietā. Agatas motoklubs Lietuvā Martīnas Jasjonas. Ignas Benjusis 4. vietā. Lietuvā no Žemaitijas motoklubā un visu laiku 5. vietu notur Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra ar 641. numuru. Nu ko, finišā un Hugo Henriksons izcīna uzvaru ar cik sekundžu? Ar 3 sekundžu pārsvaru tomēr Hugo Henriksons uzvar.
Mazākā starpība bija 2,5 sekundēs, bet finišā tomēr savu tempu ritmu notur līderis Hugo Hendriksons no VV Moto Racing Team un izcīna uzvaru. Otrajā vietā Ingus Supe no Moto Vidzemes un trešā vietu 20 punktus kopvērtējumā izcīna Martīnas Jasijūnas Agatas motoklubs Lietuvā. Viņa tautietis Ignās Benjusis 4. vietā, 5. vietā izskatās, ka tūlīt finiša līniju šķērsos Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra un sešnieku noslēdz Emīls Mikser-Rapsevičs, kurš startēja privāti. 80 piesnieki savu braucienu ir beiguši pirmo braucienu un tikmēr mums ir brīnišķīgs brauciens, Nākamais brauciens, jā, 8 minūtes plus 1 aplis un meitenes. Mūsu burvīgās meitenes stājas pie starta barjeras jau nākamajām braucienām. Nu, teiksim, dāmu konkurence. Atsevišķi brauciens, nebrauc kopā ar džekiem, brauc atsevišķi dāmu brauciens Latvijas čempionātā. Pirms vairākiem gadiem bija arī atsevišķi dāmu brauciens. Pagājušajā gadā Latvijas čempionāts bija tikai vienā posmā dāmām sezonas noslēgumā. Jaunmārupē, motocentrā Vilciņi. Un lūk, arī iekštālpu motokrosā mums ir atsevišķi dāmu brauciens, kur šodien startē 5 meitenes. Ātrāku apgalaiku kvalifikācijā uzrādīja Patricija Bērziņa, kura ir arī mums 2025. Gada Eiropas čempionāta dalībniece, 733. numurs. Un starta karaliene, 733. numurs. Patricija Bērziņa izcēla startu un viennozīmīgi Patricija Bērziņa aizbrauc kā līdere pirmajā aplī. Viņa arī kopvērtējumā līdere pēc pirmajiem 2 posmiem. 18 punktus viņai zaudē Sāra Vintere, kura trasēja ar 712. numuru. Viņa ir 2. pozīcijā, pašlaik trasē Sāra Vintere. Un 3. vietā izskatās ir jaunā meitenīte no Saldus, no Emīļa Saldus motokluba. Aleksa Mauriņa, kuru pirmo gadu tagad brauc ar 85 kubicentimetru jāvākā mocīti, jo iepriekšējā sezonā Aleksa Mauriņa brauc ar 75-niekos, nelika mieru džekiem 65 kubicentimetru klasē. Un tagad, lūk, Aleksa Mauriņa mums piedalās dāmu konkurencē ar 85 kubicentimetru mocīti. Un starta aplī, pirmajā aplī ir 3. pozīcijā. 3. vietā, jā, 288. numurs, kur 4. vietā. Tūlīt redzēsim, pāri finiša līnijai brauc arī 4. vietā Estere Jankalna no 979 Buba Racing Team, bet 5. vietā Vanessa Čiusi, Jāņa Vintera mototīm, kluba pārstāve. Pirmo reizi viņa startē iekštālpu motokrosa čempionātā, dāmu konkurencē 999. numurs. Pirmajos 2 posmos viņa nestartēja. Nu, viņa ir itāļa un latvietes meita. Viņa tētis itālis ir startējis arī Latvijā amatieru klases braucienos. Un lūk, viņa meita Vanessa Čiusi, pa pusē itāliete, brauc ar Husqvarna mocīti. Tagad pirmo reizi startē arī iekštālpu motokrosā dāmu konkurencē ar trasē ar 999. numuru. Kvalifikācijā Vanessa Čiusi uzrādīja 4. labāko apgalaiku, bet tikmēr lūk, Eiropas čempionāta dalībniece Patricija Bērziņa savu 125 divtakteri ir līdera pozīcijās jau ar 3,5 sekundžu pārsvaru par Sāru Vinteri ar 712. numuru. Patricija Bērziņa 2025. gadā visu sezonu aizvadīja Eiropas čempionātā, bija pat uz goda piedestāla 2. un 3. pakāpieniem. Un vēl pēdējā posmā Slovākijā viņa atradās kopvērtējumā 3. vietā Eiropas čempionātā,
kvalifikācijā kritiens, sacensībās palika bez punktiem Patricija Bērziņa un līdz ar to 5. vieta viņai 2025. gada sezonā. Bet viņai pilna apņēmības jaunajā sezonā atkal startēt Eiropas čempionātā. Ziemas periodā Latvijas iekštelpu čempionāts Patricijai Bērziņai ir lielisks sagatavošanas posms jaunajai sezonai. Pirmajos 2 posmos šeit Speed Zones arēnā viņa pārliecinoši uzvarēja visos braucienos, 6 braucieni, 6 uzvaras, 150 punkti un arī šodien lūk pirmajā braucienā Patricija Bērziņa līdera pozīcijās ar 733. numuru ar savu GAS 125 divtakteri, kur Sāra Vintere viņai zaudē tagad 4,5 sekundes, atrodoties 2. vietā. Patricijai Bērziņai labākais arī apļalaiks, 1 minūte 6 sekundes un 3 desmitaļas, bet Aleksam Mauriņā ar savu 85 kubicentru mocīti 3. vietu notur 15 sekundes, zaudējot līderei Patricijai Bērziņai. Joprojām 4. vietā Estere Jāņkalna, 147, 979 Bubā Racing Team un 5. vietā Vanesa Čiusi ar 999. numuru. Nu, jāpasaka vēlreiz ir, ka tā ir pirmā reize, kā Vanesa Čiusi piedalās iekštelpu Latvijas čempionāta motokrosā konkurencē. Un kvalifikācijā spēja uzrādīt starp šīm meitenēm 4. ātrāko apļalaiku. Pašlaik viņa 5. vietā un visai daudz pašlaik atpaliek no 4. vietas no Esteres Jāņkalnes. Patricija Bērziņa un lūk uz 2. vietu pakāpjas Aleksa Mauriņā ar savu 85. Aleksa Mauriņa 2. vietā, 288. numurs, kļūdījās Sāra Vintere, un tagad Sāra Vintere jau 9 sekundes zaudēja Aleksai Mauriņai, kurai ir 2. pozīcijā 288. numurs. Tālūk notiek it kā stabili 2. vieta braucienā, kļūda vienā no trases sektoriem un jāatkāpjas tagad uz 3. vietu Sārai Vinterei ar 712. numuru. Cīņa turpināsies, vēl tomēr turpat 3 minūtes brauciens līdz finišam, tad vēl plus 1 aplis un starpība tomēr ir diezgan liela 9 sekundžu starpība līdz 2. vietai. Kārtējais aplis līderei. Ātrākais apļa laiks arī ir Patricijai Bērziņai, 1 minūte 6 sekundes un 3 desmitaļas. Un tūlīt redzēsim Aleksa Mauriņa veids arī apli, jā, 21 sekundžu starpība ar līderi Aleksai Mauriņai un 7 sekundes 2. vietai zaudē Sāra Vintere. 2 sekundes viņa atvinnējusi ir Aleksai Mauriņai, bet brauciens arī tojas noslēgumā, 1,5 minūtē, plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Joprojām 2. pozīcijā 12-gadīgā meitenīte Aleksa Mauriņa no MX Saldus motoklubā ar savu 85. un Sāra Vintere pēc neveiksmes 2 apļus atpakaļ. 712. numurs pašlaik ir 7 sekundžu starpībā ar 2. vietu ar Estere Jāņkalna stabili 4. vietā un 5. vietā Vanesa Čiusi ar 999. numuru. Pēdējā minūte Aleksa Mauriņa pirmo reizi brauc pretī 2. vietai. Aleksa Mauriņa līdz šim ir izcīnējusi 6 3. vietas un lūk, šodien ir iespēja viņai izcīnīt 22 punktus par 2. vietu, kaut gan 4 sekundžu starpībā pagaidām ir ar Sāru Vinteri cīņā par 2. vietu. Sāra Vinteri tikusi atpakaļ savā ritmā, savā ātrumā un katru apli veids par 2,5 sekundēm ātrāk nekā Aleksa Mauriņa ar 288. numuru.
Tātad 2 apli. Nu, tiešām 2 apli līdz braucienā beigām. Patricija Bērziņa aizbrauc trasē 10 sekundes pirms tekošā laika beigām. Tātad 2 apli un lūk, Aleksam Mauriņai klāt ir tikusi arī Sāra Vintere. Jā, 2 apli tomēr, nevis 1 aplis, bet 2 apli, un tas nāk par labu Sārai Vinterei. Viņa vēl 2 aplis var pamačoties tagad par 2. vietu ar Aleksu Mauriņu, kuru pagaidām notur šo 2. pozīciju. Aleksa, bet no Sāra Vintere brauc ar 254 takteri, Aleksa Mauriņa brauc ar 85 takteri. Un lūk, virāžu līkloči iekšmalu ļoti veiksmīgi izmanto Aleksa Mauriņa. 288. numurs, Sāra burtiski sēž uz aizmugurējā riteņa Aleksai. Jā, pēc kļūdas trasē viņa atkal ir pietuvojusies 2. vietai. Un gandrīz izmantoja iekšmalu, virāžas iekšmalu, bet pārmalu tomēr mazliet ātrāk bija Aleksa Mauriņa un joprojām atrodas 2. pozīcijā. 288. numuriņš Aleksa Mauriņa no MX Saldus motokluba un no jau gan ir finiša aplis. 1 aplis līdz braucienā beigās. Sāra 1 apli noturējās 3. pozīcijā, burtiski sekundi pusotru aiz Aleksas Mauriņas un 1 aplis tagad līdz braucienā beigām. Spriedze pieaug garā taisne ar šiem daudzajiem mazajiem tramplīniem, veiksmīgi aizvada abas braucējās un joprojām 2. pozīcijā ir Aleksa Mauriņā ar 288. numuru. Pārmalu tempu kāpinā savu 4 takteri Sāra Vintere un izskatās, ka izvirzās 2. pozīcijā. Arī virāžu ļoti veiksmīgi izbrauc Sāra Vintere un līdz ar to atgūst 2. vietu braucienā, kuru viņa zaudēja 3. aplī. Tagad ir 2. pozīcijā, tikmēr jau finišē uzvarētāja Patricija Bērziņa un 22 punkti atkal kopvērtējumā. Izskatās, ka izcīnīs Sāra Vintere no Jāņa Vintera mototīma ar 712. numuru. Jā, sīvā cīņā, tas viņai izdevās. Un Aleksa Mauriņa zaudēja finišā 9 desmitaļas, tikai 9 desmitaļas, un tā ir 3. vieta. Un 20 punkti atkal Aleksai Mauriņai, un, protams, lielajā kopvērtējumā stabili saglabā viņa 3. vietu kopvērtējumā. Un tagad uzmanību pašam ātrākajam, pašam dinamiskākajam braucienam Open klase. Open klasē brauks 10 minūtes plus 1 aplis. Un kvalifikācijas braucienā ātrāko apļa laiku uzrādīja pērnā gadā Latvijas čempions MX1 klasē un arī Eiropas vicečempions Open klases vērtējumā Mairis Pumpurs no Motorsport Racing Team. Viņš arī sezonas līderis Mairis Pumpurs ar 6 uzvarām, kad 1. gan 2. posmā viņām uzvaras un attiecīgi 2. vietā atrodas Ričards Gaicīns. Jā, nu grūti piefiksēt, kurš tad ir starta karalis šeit. 2 braucēji burtiski līdzās bija, kad brauci pāri baltai līnijai, tā kā šajā prestižajā Open klasē pašlaik man vēl ir lielais nezināmais, kurš tad no šiem 2 braucējiem bija mazliet ātrāks pārbraucot pāri baltai līnijai. Iepriekšējā posmā starta karalis man liekas, bija Ričards Gaicīns 2. posmā, bet no šodien
Jā, gan jau man šeit tiesnesis, kurš bija pie baltās līnijas, arī tūlīt arī paziņos, kurš ir starta karalis šajā Open klasē. Tikmēr pirmais aplis un tomēr Mairis Pumpurs. Mairis Pumpurs ir apsteidzis savus konkurentus, arī viņam varbūt starts nebija tas veiksmīgākais. Mairis Pumpurs līderā pozīcijās jau ar 1,8 sekundžu pārsvaru par Ričardu Alenu Gaicinu ar 737. numuru, bet trešajā vietā Dāvis Līvs ar 13. numuru brauca Huskvarnu, bet Mairis Pumpurs arī ir Huskvarnas mocīša fans un viņam 601. numurs, tā kā līderis un trešās vietas īpašnieks trasē ir Huskvarnas mocīti. Dāvis Līvs līderim zaudē pagaidām 2 sekundes pēc pirmā apļa, bet 4. vietā lietuvietis Matas Strasjāvičus ar 777. un 5. vietā Rudolfs Stankus no Saldus motokluba ar 515. numuru. Tātad ātrākais apgalaiks ir vienīgā klase, kur divi braucēji trasē veikuši ātrāk par 1 minūti. Tas ir Mairis Pumpurs, līderis ar 601. numuru, 58,6 sekundes. Un Ričards Alens Gaicins, 29,8 sekundes. Apļi veids šie divi braucēji. Arī lielajā kopvērtējumā viņi abi divi ir līderi. Mairis Pumpurs ir līderis un 18 punktus. Viņam zaudē Ričards Alens Gaicins, bet trešajā vietā lielajā kopvērtējumā ir Matas Strasjāvičus, kurš šodien lūk ir 4. vietā aiz Dāvi Līva. Dāvis Līvs savulaik bija Latvijas izlases sastāvā nācija kausa izcīņā. Latvijas čempions Dāvis Līvs, kur tie gadi, kad Dāvis Līvs pasaules junioru čempionātā izcīnīja 4. vietu. Un pēc tāda lielāka pārtraukuma mēs iepriekšējā posmā atkal redzējām trasē Dāvi Līvu ar 13. numuru. Ir atgriezies viņš vismaz ziemā iekštelpu čempionātā, Latvijas čempionātā motokrosē, vai viņu mēs redzēsim arī vasarā, to es pagaidām nezinu. Bet Dāvis Līvs ir atgriezies un atgriežas ļoti veiksmīgi. Izskatās, ka šajā trešajā posmā Dāvis Līvs ir trīniekā. Jā, 2. posmā viņš bija 5., 7. un 5. vietā, tad tagad lūk viņš ir 3. vietā. Arī pēc šī apļa, kad jau 4 minūtes ir aizvadītas trasē, noturēja sevis kopvērtējumā 3. vietas īpašnieku Matu Strasjāviču ar 777. numuru. Un 5. vietā Rudolfs Stankus un 6. vietā Gundars Gaušis. Arī pēc daudzu gadu pārtraukuma Dāvija Līva draugs Gundars Gaušis ir atgriezies vismaz ziemas laikā šajā iekštelpu motokrosa seriālā Latvijas čempionātā. 47. numurs pašlaik 6. pozīcijā, bet 7. vietā Timo Mots no Igaunijas ar 411. numuru. Tagad ātrākais apgalaiks ir uzlabots un no jau 58,5 sekundes apli veicis ir Mairis Pumpurs no Motorsport Racing Team. Pērnā gada Latvijas čempions MX1 klasē. Mairis Pumpurs arī pabijis Latvijas izlases sastāvā nācija kausa izcīņā un ļoti veiksmīgs viņam bija pagājušais gads, kad Eiropas čempionātā Open vērtējumā viņš izcīnīja 2. vietu vicečempiona titulu. Šodien jau viņam pārsvars par 2. vietu par Ričardu Alenu Gaicinu pieaudzis līdz 4,6 sekundēm, 737. numuram. Tūlīt arī redzēsim, cik liela starpība starp Mairi Pumpuru un vēl vienu bijušo Latvijas izlases braucēju nācija kausa izcīņā iepriekšējos gados Dāvi Līvu. Tur jau 15 sekundžu starpība starp 1. un 3. vietu. 4. vietā Matas Strasjāvičus ir pietuvojies Dāvim Līvam. Cīņa par 3. un 4. vietu tagad sākās starp Dāvi Līvu un Matu Strasjāviču. Vairs tikai 1,5 sekundžu starpība starp šiem diviem braucējiem. 13. un 777. numurs spriedze pieauga. Ojojoj, tur ir cīņa par 3. vietu.
Jā, labākais no Igauniem. Timo Mots joprojām 7. vietās. 411. numurs pārstāv viņš Simmerpālu motoklubā. Mairis Pumpurs ar katru aplī mūk projām. Nu jau 7,5 sekundžu pārsvars pār Ričārdu Alenu Gaļcinu. Jā, ar katru aplī vismaz 2 sekundes plusā ir līderis Mairis Pumpurs attiecībā pret saviem sekotājiem. Konkrēti pret 2. vietu Ričārdu Alenu Gaļcinu. Dāvis Līvs notur sīvā cīņā, notur 3. pozīciju, 13. numurs. Lai arī līderim viņš zaudēja jau 18 sekundēs, bet Dāvis Līvs ir 3. vietā. 4. vietā Matas Rasjāvičus. Nu, lūk, Matas Rasjāvičus ir šī prestīžās klases holešota autors. Viņš ir starta karalis pirmajā braucienā. Vairāk starta karaļu šodien nebūs. Un no MG Trade saņēmis balvu kā ātrākais startā Matas Rasjāvičus, Lietuva, kopērnījumā pēc pirmajiem 2 posmiem. Viņam 3. vietā un no līderā viņš atpaliek 45 punktus pirms pirmā braucienā šodien 18. janvārī 3. posmā. Rudolfs Stankos 5. vietā no Saldus motokluba un sešnieku noslēdz Gundars Gaušis arī šajā aplī ar 47. numuru, kurš startē privāti. Jā, Mairim Pumpuram no jau turpat 11 sekundžu pārsvars pār Ričārdu Alenu Gaļcinu, kad 2 minūtes līdz brauciena beigām. Visai izretinājušies jau ir braucēji šajā pirmajā braucienā Open klasē. Starts bija tās visai dramatisks, grūti bija noteikt, kurš tad bija starta karalis. Nu, tur jau ir video, tur ir arī foto ir pāri braucot šai baltajai līnijai. Nu, Matas Rasjāvičus ir šodien starta karalis Open klasē, kurš joprojām 4. vietā. Nu, netiek viņš tā klāt Dāvim Līvam, lai uzsāktu pamatīgu cīņu par 3. vietu. Vienu brīdi bija 1,5 sekundžu starpībā, un tagad Matas Rasjāvičus Dāvim zaudē jau 5 sekundes. 5 sekundžu starpībā ir starp 3. un 4. vietu. 5. vietā joprojām Rudolfs Stankos, kurš ir pietuvojies 4. vietā līdz 1,3 sekundēm. 1,3 sekundes, tā ir minimāla starpība starp 4. un 5. vietu, 777. un 515. numuru. Bet 6. vietā Gundars Gaušis gan visai tālu ir aiz 5. vietas. 8 sekundžu starpība starp 5. un 6. vietu. Jā, Mairis Pumpurs šodien atkal ir ļoti pārliecinošs šajā īsajā 10 minūšu braucienā. Un, ja Eiropas čempionātā viņam jābrauc 25 minūtes, tad šodien 10 minūtes. Un vienalga Mairis Pumpurs 10 minūtes ir paspējis uzaudzināt 14 sekundžu pārsvaru par Ričārdu Alenu Gaļcinu un Dāvis Līvs. Jāsaka, senos labajos laikos lielisks pirmajā trīniekā, 3. vietā Dāvis Līvs ar jau 6 sekundžu pārsvaru pār Matas Rasjāviču. Un te jau cīņa sākās par 4. vietu braucienā. Rudolfs Stankos ir pietuvojies jau līdz pussekundei. Jā, sekojam līdzi 777. un 515. numuram. Tā ir cīņa par 4. un 5. vietu Open klases vērtējumā. Un pussekunde, kas ir ritenī, aizveda šie 2 braucēji katru trases sektoru, katru trases posmu. Un 2 apli vēl līdz braucienām beigām. Tātad Dāvis Līvs ir 13. starta numurs, kurš bija arī ļoti tuvu tam, lai izcīnītu starta karaļa titulu. Bet Matas Rasjāvičus ir bijis burtiski pāris centimetriem ātrāks. Un tagad Dāvis Līvs līderim zaudē pusminūti. Pusminūte, bet tā ir 3. vieta Dāvim Līvam 13. starta numuram. Un Rudolfs Stankos apsteidz Matas Rasjāviču. 4. vietā tagad Rudolfs Stankos ar 515. numuru lielajā kopvērtījumā. Rudolfs Stankos ir 4. vietā.
pēc pirmajiem 2 posmiem. Tagad arī viņš pakāpjās uz 4. vietu un Matas Strasjāvičs uz 5. vietā no Lietuvas ar 777. numuru, bet stabili 6. pozīcijā Gundars Gaušis ar 47. numuru. Jā, Mairis Pumpurs un Ričārds Alens Gaļcins finišu aplī aizbrauc, un Maira Pumpura pārsvars jau ir 17 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Aizbraucot finišu aplī. Dāvis Līvs, ļoti priecīgs noteikti viņš pats ir par šo 3. vietu, ja pirmajos 2, ja viņam neizdevās izcīnīt vietu 1. trīniekā, tad lūk 3. posmā, 1. braucienā 13. numurs finišu aplī dodas 3. pozīcijā. Un arī līderim viņš zaudē pusminūti. Un tikmēr jau Mairis Pumpurs izcīna kārtējo pārliecinošu uzvaru. 7. uzvarā Mairim Pumpuram Latvijas iekštelpu čempionātā šajā gadā. 2. vietu izcīna Ričārds Alens Gaļcins. Arī viņš šķērso finiša līniju un neviena netraucēts. Tā ir 2. vieta. Un, kur tad mums ir Dāvis Līvs? Neatceros, kad viņš būtu pēdējo reizi finišējis 3. vietā kāda no braucieniem. Tik daudzus gadus viņš nav redzēts motokrosa apritē. Un tagad lūk Dāvis Līvs izcīna 3. vietu finišā. 13. numurs, Rudolfs Stankus 4. finišēja no Saldus motokluba, 5. lietuvietis Matas Strasjāvičs, un izskatās, ka sešnieku noslēdz Gundars Gaušis. Startē privāti. Turpinājums. Tikko finiša līniju šķērsoja Open braucēji, kā pitbaiki gatavi doties trasē. 13 braucēji, mazie mocīši, lieli vīri, mazie vīri, juniori. Un starp šiem skarbajiem vīriem arī 2 dāmītes. Igauniete Kristela Raba ar 31. numuru un Igauniete arī mums trasē šodien pirmo reizi šeit Špilzonas arēnā. Eleonora Maiste ar 7. starta numuru. Attiecīgi 8 minūšu brauciens, kur kopēdējumā līderis ir Rauls Zemītis no Latvijas. Viņš ar 8 punktiem ir priekšā. Jā, viņam ir 8 punktu pārsvars pār Igauni Matiju Henpoldu, kurš tikko kļuva par starta karali. Startu izceļ pitbaiku konkurencē Matija Henpolda no Moto Extreme Igaunijā. Tātad viņš arī ir līderis braucienā pitbaiku konkurencē. Un interesanti ir tas, ka šodien starp 13 pitbaiku meistariem ir tikai viens Latvijas pārstāvis. Jā, tas ir sezonas līderis no motokluba Stende. Rauls Zemītis ir mums vienīgais Latvijas pārstāvis, lai arī Latvijā ir vēl vairāki spēcīgi pitbaiku meistari, kā Jurijs Sigāņevs, kā Toms Vanadziņš, un vēl tur mēs varam nosaukt vairākus uzvārdus, bet lūk uz 3. posmu ir atbraucis tikai viens pitbaiku braucējs, un tas ir Rauls Zemītis, bet reizē viņš arī ir kopvērtējumā līderis un kā pirmais aplis. Matija Henpolda no Igaunijas ir līderis ar 6. numuru no Moto Extreme. Motokluba 2. vietā Rauls Zemītis tikai pussekundi. Tā ir mačošanās joprojām par līdera pozīcijā starp Matiju Henpoldu un Raufu Zemīti.
ar 23. numuru un 3. vietā Aigar Ut no Mini Dart Racing Igaunijā un 4. vietā Marko Lepik no Moto Extreme arī Igaunijas un 5. vietā Aleksandra Huva Igaunijā no Tihumecas motokluba. Jā, Kristela Rāba šoreiz iesāka visai tālu. Kristela Rāba nav veiksmīgs starts, ja iepriekšējā posmā Kristela Rāba izcīnīja 3. vietu, tad šoreiz Kristela Rāba sāk 1. aplī no pēdējās pozīcijas. Ojojoj, 31. numurām lielas problēmas, iepriekšējā posmā 3. vietas ieguvējā, tagad ir ielējusi eļu uguni un braucienu sāk no pēdējās pozīcijas, no 13. vietas 1. aplī. Tikmēr sīva cīņa joprojām līderu duets Matī Henpold no Moto Extreme Igaunijā un Rauls Zemītis ar 23. numuru no Motokom stende. 1 sekundu starpība starp abiem diviem braucējiem. No 3. vietu notur Aigar Ut. Aigar Ut Igaunijā ar 97. numuru. Un lielajā kopvērtējumā Aigar Ut atrodas 8. vietā pēc pirmajiem 2 posmiem, bet 4. 2. aplī ir Marko Lepiks ar 2. starta numuru. Kristela Rāba pakāpusies uz 11. vietu, 11. pozīcijā. 31. numurs Kristela Rāba Igaunietē. Bet lūk, līderu duets finiša rajonā un joprojām Mati Henpold notur līdera pozīcijās ar Rauls Zemītis 2. vietā. Ar 23. numuru starpība tikai 1 sekundžu starpība. Fantastiska cīņa, līderu duets trasē. 6. un 23. numurs Aigar Ut 3. vieta no līderiem atpaliek 10 sekundes. Ar 97. numuru un Aleksandra Huva pakāpjas uz 4. vietu ar 102. numuru no Tihumecas motokluba. 102. numurs Aleksandrs Huva lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā pēc pirmajiem 2 posmiem, un tagad arī viņš ir 4. vietā pirmajā braucienā. 102. numurs. Nu, skatīsimies tabulā. Un Kristela Rāba. Kristela Rāba pakāpjas uz 9. vietu no 13. vietas. Kristela Rāba ir tikusi līdz 9. vietai. Iepriekšējā posmā 3. vietas ieguvēja 3 braucienu summā. Uzbrukums ar līderim. Oiko veiksmīgi izmantoja atkal iekšpalu Rauls Zemītis un Latvija pārņem vadību pitbaiku konkurencē. Latvijas čempionāta iestāvu motokrosā 23. numurs Rauls Zemītis no motokluba stenda apsteidz savu sīvāko konkurentu Matī Henpoldu. Un tagad pussekundžu pārsvars ir Ralfam Zemītim ar 23. numuru, kur 3. vietā Aigar Ut ar 97. bet 4. vietā Aleksandra Huva ar 102. numuru no Tihumecas motokluba. Nu, labs jautājums, kā tā klājās mūsu sparīgajai, simpatiskajai igaunietei Kristela Rāba. Kristela Rāba iepriekšējā aplī bija 9. vietā un ir tagad 8. vietā, 8. pozīcijā. Līdz 8. vietai ir aizcīnījusies Kristela Rāba ar 31. numuru, bet otrā igauniete šajā skarbo vīru konkurencē Eleonora Maiste 13. vietā ar 7. numuru. Jā, Rauls Zemītis un Matī Henpold neapšaubami 2 ātrākie šodien pitbaiku meistari ir savā starpā joprojām spraigā cīņā, jo 3. vietā Aigar Ut atpaliek no līderiem. Vairāk kā 10 sekundēs un Rauls Zemītis ir ieslēdzis vēl papildus ātrumu. Ne tikai apsteidza Matī Henpoldu, bet nu jau ir turpat 4 sekundžu pārsvars Ralfam Zemītim par sīvāko konkurentu Matī Henpold, kurš lielajā kopvērtējumā arī ir 2. vietā un zaudē Ralfam Zemītim līdz šodienas pirmajam braucienam 8 punktus. Nu ko, vai izdosies Kristela Rābā ielausties sešniekā pirmajā braucienā no 13. vietas, no pēdējās vietas 1. aplī?
Lūk, 5. vietā Rasmus Konrāds Bristol, Igaunija, un Kristela Rāba ir 7. vietā. Ir jau 7. vietā. 31. numurs pakāpusies uz 7. vietu. Kristela Rāba, Igaunija, no Minidārta Racing 31. numuru. Jā, turpat arī 6. vietā. Pusotru sekundžu attālumā 6. vieta. Vismaz 2 apļi vēl līdz brauciena beigām, kur kārtējā aplī kā līderis aizbrauc Rauls Zemītis no motokluba Stendī ar 23. Kā otrais trasē Matija Henpolda. Nu jā, viņš 6 sekundes zaudē Ralfam Zemītim. Un 3. vietā, vēl 3. vietā nobraukusi pāri finiša līnijai. Tur zem Red Bull lielās arkas un Aigar Ut no Igaunijas 3. vietā ar 97. numuru. No tā paša motokluba, no kuras startē arī Kristela Rāba Minidārta Racing. 5. vietā Rasmus Konrāds Bristol. Nu, ko tad dara mums Kristela Rāba? Cīnās viņa un šajā aplī Kristela Rāba 7. vietā, joprojām 7. vietā. Kaut gan turpat viņai priekšā ir arī Kaido Rāla ar 231. numuru. Saistošākā cīņā pašlaik ir par 6. un 7. vietu. Kaido Rāla joprojām notur 6. pozīciju. Kristela Rāba burtiski ir uz aizmugurē riteņa. 31. numurs. Kaido Rāls paņem iekšmalu šajā ārmalu virāžu un Kristela Rāba lielāko ātrumu tagad mēģinās apsteigt 6. vietā braucošo Kaido Rālu, kurš trasē ir ar 231. 5. numuru. Finiša aplī devies ir Rauls Zemītis ar 23. numuru. Un izdodas ielausties sešnieka. Tie ir 15 punkti tagad Kristela Rābā. Kristela Rābā tie ir 15 punkti par pirmo braucienu, bet Kaido Rāla atkāpjas uz 7. vietu. Nu, augstāk laikam neizdosies vairāk pakāpties Kristela Rābā, jo līdz 5. vietai ir visai liels laika sprīdis. Nu ko? Uzvar Ralfs Zemītis. Ralfs Zemītis izcīna. Oi, neatvainojos, jā. Migliņā trasē ir. Numurus grūti saskatīt, un tomēr Matija Henpolda ir izcīnījis uzvaru. 6. starta numurs, lai arī tur bija 6 sekundžu starpībā ar Ralfu Zemīti. Jā, Matija Henpolda izcīna uzvaru braucienā no Moto Extreme motokluba. 2. vietā Aigar Ut no Igaunijas 97. 3. Aleksandrs Huva un Ralfam Zemītim 1. braucienā tikai 4. vietā. Kļūdījies bija absolūts līderis braucienā 2. daļā. Un pēdējā aplī, finišu aplī Ralfs Zemītis pieļāvis kļūdu. Finišā viņam 4. vieta. 23. numuram 18 punkti kopvērtējumā. Nu, līdz ar to ar Matiju Henpoldu punktu starpība. Jā, 18 punkti un Matija Henpolda 25 punkti. 7 punktus par pirmo braucienu ir atvinējis Matija Henpolda. Un tagad uz otro braucienu vairs tikai 1 punktu pārsvars ir Ralfam Zemītim par Matiju Henpoldu. Kristela Rābā finišēja 6. vietā un viņai līdz ar to 15 punkti par pirmo braucienu pitbaiku konkurencē. Pirmā brauciena sērija ir beigusies. Maziņš pārtraukums, halles veidināšana līdzjutējiem.